Yes. Sveiciens visiem šī vakara apmācībās pirmajā modulī. Vienkārši smieklīgi sanāk, tāpēc, ka mēs vienmēr parunājam vēl pirms ieslēdzam ierakstu. Tāpēc visi laipni gaidīti otrdienās 7:00 Goldtribe apmācību Zoomos. Šī vakara tēma, pirmais modulis. Kopā mums šie moduļi ir 8. Šodien pirmais modulis, kas ir vārdu saraksts. Īsumā par šiem moduļiem vispār, kas tie tādi ir, tos ir izgudrojis tīklu mārketinga speciālists, guru, sauksim viņu vēl par tīklu mārketinga tēti, kuram pieredze jau ir ļoti daudzu gadu desmitu garumā tīklu mārketinga jomā, Ērik Vor. Ēriks Vors ir ļoti interesants tiešām vīrietis, varat viņu pagooglēt arī Spotify, ir šīs kā saka, audiogrāmatas, tad ir grāmata 7 soļi, kas ir veiksmīgam tīklu mārketingam, un principā tajā grāmatā arī ir apskatīti šie te visi 7, 8 moduļi, un mēs viņus esam iztulkojuši latviešu valodā, lai varētu nodot komandas biedriem, lai tas viss būtu pavisam saprotams. Tātad, pirmais modulis – vārdu saraksts. Uzreiz piebildīšu, ka šis dažkārt liekas jocīgi, ka kāds jums liek rakstīt vārdu sarakstu vai kā citādi, bet uzreiz, ko es gribu teikt, un tas ir veidojies jau šī gada laikā, vairāk kā gada pieredzē, ka tas ir no svara. Tas nav muļķības, un viss, kas tiek mācīts šajos moduļos, iesaka jums to ņemt pēc iespējas ātrāk vērā un darīt to, kas tur ir teikts. Zinu, ka dažkārt liekas noklausīšos un, šito man nevajag, tāpat strādāšu pa savam. Atceraties, ka šie moduļi ir tas, kas jūs vedīs pretī panākumiem, tas, kas jums palīdzēs vieglāk strādāt, tie, kas jums palīdzēs uzsākt veiksmīgu šo biznesu pēc iespējas ātrāk, jo, protams, jūs varat gaidīt gadu, 2, 3, 4, 5 un visu kaut ko izmēģināties, bet lūk, šeit ir instrumenti, kas jums palīdzēs jau tuvāko mēnešu laikā sasniegt wow rezultātus, uzbūvēt savu veiksmīgu biznesu un sasniegt vēl labākus rezultātus, kā jūs esat vispār iedomājušies. Tā kā ņemiet vērā, ņemiet par labu un noteikti pierakstiet, pēc tam to visu liekat lietā, ja, lai tas viss kārtīgi nosēstos. Tātad šodien, ko mēs mācīsimies, noskaidrosim, vai tu esi pozētājs vai amatieris, kā veido vārdu sarakstu profesionāļi, kas ir vārdu saraksts kā mūsu kapitāls, kas teicu, ka viņš ir ļoti svarīgs, un kā izskatās labs vārdu saraksts, jo var uzrakstīt arī nevisai labu vārdu sarakstu. Tātad šodien mēs apskatīsim, kā izskatās labs vārdu saraksts. Pozētājs, ko tas nozīmē? Mēs visi atnākot šajā biznesā sākotnēji esam pozētāji. Mēs, ko daram, tā kā Lita saka, vai Agita, vai kāds cits mentors saka, ir jāizveido vārdu saraksts. Jā, ok, labi, izveidošu tā. Izveidošu vārdu sarakstu, sarakstā ielikšu tā, man draudzene Zane, Elīna, mammu arī varētu ielikt sarakstā. Ok, ielikšu arī vīru un varbūt savu suni arī ielikšu, ja? Jūs izdomājat galvā sarakstu apmēram, ko jūs izdarīsiet. Priekš kāpēc to sarakstu? Taču viss notiks tāpatās, taču visi atnāk tīklu mārketingā un taču visiem viss uzreiz izdodās, vai man taču arī izdosies. Es ticu veiksmei, ja? Un 80% tātad cilvēku, kas atnāk šajā biznesā, ir pozētāji. Tātad tie, kas atnāk, cer uz vieglu peļņu, cer uz to, ka nekas nebūs jādara, ka viss notiks pats no sevis, parādīšu vienu storiju Instagramā, un viss notiks, visi man rakstīs, pasaukšu komandā tagad tās no viena storiju, un visi taču nāks. Tā nenotiek. Un lūk, 80% ir pozētāji, un pa lielam, ja viņi paliek pozētāju statusā, tad viņiem šis biznes beidzās diezgan ātri, jo viņus arī dēvē par turistiem šajā nozarē. Ko nozīmē turists? Atnāca, paskatījās, neko neizdarīja, pateica visiem, ka tīklu mārketings ir sūn nestrādā, un tā nesmukā slava tam tīklu mārketingam arī aiziet. Ko mums ir jādara ar šiem cilvēkiem? Ko mēs darām ar šiem moduļiem? Kāpēc mums notiek šie Zoom un vispārējais? Tāpēc, ka visi jaunie partneri ir pozētāji. Mēs visi tādi esam bijuši, un mūsu darbs ir apmācīt šos cilvēkus, lai viņi kļūtu par profesionāļiem. Amatieris. Šeit arī ir ļoti liela daļa arī mūsu komandas. Amatieri jau sāk veidot šo vārdu sarakstu, un viņi pieraksta 50 līdz 100 cilvēku vārdus. Viņiem tātad arī Lita, es vienkārši par sevi runāju, kā es saviem jaunajiem partneriem lūdzu, lai noskatās pirmo moduli, un izveido vārdu sarakstu vismaz ar 100-150 cilvēkiem. Viņi to izdara tikai tāpēc, ka mentors teica, ka tā ir jāizdara un ka tas strādās un viss notiks, un viņi to izdara.
izveido vārdu sarakstu, bet tālāk viņi pat nezina, kā ar to vārdu sarakstu strādāt. Un tā, ka mentors prasa, vai tev ir izveidot šis vārdu saraksts, viņš parāda, jo, reku 150 cilvēki, un visticamāk, ka tas vārdu saraksts nekad netiek papildināts un netiek apstrādāts. Šie amatieri ir ļoti entuziastiski un eiforijas pilni, taču viņiem vēl nav šīs te tīkla mārketinga iemaņas. Ja? Un ar katru cilvēku, kurš viņam pasaka nē, pieaug vilšanās un stresa faktors. Tātad viņš nav gatavs uzrunāt vēl cilvēkus, viņš nav sagatavojies caur šiem moduļiem, caur sarunu ar savu mentoru, viņš nav gatavs šim darbam, un viņš vienkārši sāk bliest, ja tā varētu teikt, visiem pēc kārtas. Ja tev ir intereses, sveiki, mani sauc Lita, esmu uzsākusi biznesu itāļu tīklu mārketinga kompānijā Čogan, vai tu gribi nākt manā komandā? Un viņam, protams, ka pasaka nē. Tā kā nav tās iemaņas, kā pareizi uzrunāt cilvēku, ko viņam vispār piedāvāt. Un viņi saņem vairākus nē, un tad viņi saka, bet visi man atsaka, es nevienam vairs nerakstīšu, nevienam neteikšu. Šo visu es stāstu no pieredzes tiešām, kā tas notiek. Arī mēs paši bijām šajā te gan pozētāji, gan amatieru statusā, jo mēs atnākot uz šejien likās, ka kaut ko zinām par tīklu mārketingu. Īstenībā neko mēs īsti nezinājām par tīklu mārketingu, un visiem tā arī rakstījām apmēram un teicām, kā to nevajag darīt, un ļoti daudz kontaktus. Iespējams, es būtu ieguvusi, ja es būtu citādāk ar viņiem runājusi, jo tagad jau es zinu, kā tas ir jādara, bet tad es nezināju. Tātad šiem amatieriem nodoms ir labs, rezultāts ne tik ļoti. Jo ir arī šie amatieri, kas ļoti azartiski iet un raksta un dara un visu, ko viņam saka, bet viņi saņem diezgan daudz nē. Viņi saņem diezgan daudz nē, un viņi nesaprot, kāpēc tas tā notiek, jo viņiem varbūt tas nav paskaidrots, kāpēc tā notiek. Un, jā. Un tad ir profesionāls. Šis ir Ērika Vora, bildē kungs, par kuru es stāstīju, kurš ir tīkla mārketinga tētis. Mēs viņu tiešām tā arī sākuši esam dēvēt, jo viņš tiešām ir ļoti, ļoti zinošs, ar ļoti labu humoru izjūtu, ļoti profesionāls, un no viņa ir ko mācīties ļoti daudz. Profesionāls izprot nozīmi un to, ka šis te biznes prasa laiku. Ka nekas nenotiks vienā dienā, nekas nenotiks pirmajā mēnesī. Nu, var paveikties, bet principā tam visam ir nepieciešams smags darbs. Teorētiski, kā es arī vienmēr saku, ka tīkla mārketingā vai jebkurā biznesā ir jāizdzīvo gads. Jums ir jāpiedzīvo visi gada laiki, pavasaris, rudens, vasara, ziema, kas mums vēl tur palika. Īsāk sakot, visi gada laiki ir jāizdzīvo, jo būs, pieņemsim, vasara, kura būs grūtāka, kura būs izaicinājumiem pilnāka, jo visi grib atpūsties, neviens negrib strādāt, nevienam vispār neinteresēs biznes. Tad būs, pieņemsim, kāds svētku laiks, ka visi pasūtīs, visiem visu vajadzēs. Tad atkal pēc svētku laiks, kā janvārs, pieņemsim, ir ļoti grūts mēnesis, bet mūsu komandai man šķiet, ka viņš ir diezgan labs mēnesis. Un viss ir tas, kā jūs noskaņojaties, un nekad nevajag sevi noskaņot arī to, ka tagad vasarā ies sliktāk, Ziemassvētkos tagad ies labāk, pēc tam sliktāk. Tā nav. Viss ir tas, kā jūs sevi noskaņojat. Ja? Un saprast galvenais, ja kaut kad kaut kas neiet, vēlāk tas aizies. Ja? Personas filtrē tikai pēc to iekļaušanas sarakstā. Ja? To mēs pēc tam runāsim tālāk. Un svarīgs fakts ir tas, ka sarakstā tiek iekļauts ik viens. Nevis jūs sāksiet domāt par to, ka tagad es gribētu iekļaut sarakstā savu, pieņemsim, bijušā darba priekšnieku. Nē, bet viņam taču tas neinteresēs. Ieliec viņu sarakstā. Ieliec sarakstā pilnīgi visus pēc kārtas, kuriem tu domā, īpaši ieliec sarakstā visus tos, kuriem tu domā, ka viņiem neinteresē šis bizness. Liec iekšā visus pēc kārtas, jo tev tas nenozīmē to, ka tu tagad saliksi savu sarakstu un tev visiem viņiem uzreiz jāraksta. Nē, pēc tam mēs runāsim tālākos moduļos arī, kā ar to sarakstu strādā, kam ir jāraksta, kurā brīdī ir jāraksta un visādi citādi. Bet galvenais jums vienkārši likt visus vārdus, ko jūs zinat šajā sarakstā. Izmantojot atmiņu, ja memory jogger, par ko mēs vēl pēc tam runāsim, atcerieties visus cilvēkus, kas jums ir bijuši sākot no dzemdību nama jūs neatcerēsiet, bet varat paprasīt mammai, varbūt ar kādu draudzeni kopā dzemdē vai kā citādi. Bet visus, kas bijuši smilšu kastē, bērnu dārzā, skolā, pulciņos, augstskolās, darba vietās, visur, vienkārši visus pēc kārtas liekat iekšā sarakstā. Jo uz pirmo liekas, ka, bļāns, jāizveido saraksts 100-150 cilvēki, bet es pat tik daudz cilvēks nepazīstu. Un tad jūs vienkārši liekat viņus visus sarakstā. Vienkārši liekat visus sarakstā. Tos, kurus jūs atceraties no savas bērnības, no jaunības. Un tad, kad jūs satiekat kādu cilvēku, katru dienu veido jaunus kontaktus, kas tiek pievienot sarakstam. Aiziet uz pasākumu. Sigitas Pilks piemērs man ļoti iespiedīs ar atmiņā. Viņas piemērs par to, kā viņa aizgāja uz teātri, laikam, jā. Un pie galdiņa pirms teātra izrādes malkoja šampānieti, ēda salātiņus, kā jau tas pienākās, visi ir teātrī grosalīt uzēst.
Un blakus ir pāris arī, laikam, Sigitiņa bija, kuriem īsti nebija, kur piemesties, un Sigita uzaicināja pie sava galdiņa. Un vārds pa vārdam aizgāja līdz tam, kad Sigita viņu informēja par šo te savu darbību, par produktu iespējām. Es nezinu, kā viņam tur viss beidzās. Sigita beigās varēs pastāstīt par savu šo pieredzi, bet jūs ieraugat veikalā kaut vai pārdevēju, jums sanāk kaut bišķiņ kāds kontaktiņš. Liekat viņu sarakstā, nezināt, kā viņu sauc, liekat mego pārdevēju, piemēram. Jo varbūt jūs viņu tur pēc tam atkal sastapties. Un būt par tīklu mārketinga speciālistu ir darbs. Un, lai jūs sasniegtu vēl lielākus šos virsotnes, ir jāstrādā vairāk un nevar paļauties uz veiksmi, un jūs nevar būt ne amatieris, ne pozētājs, bet, lai sasniegtu šajā biznesā, ir jābūt profesionālim. Un ik viens no jums par tādu var kļūt. Ik viens. Galvenais ir darīt un noticēt tam, ka jūs varat būt šie tīklu mārketinga profesionāļi, jo mums ir liela daļa komandā, kas jau ir profesionāļi, un mēs ar Emīlu arī jau sevi saucam par tīklu mārketinga profesionāļiem šī gada laikā. Mūsu kapitāls ir patiesais tīklu mārketinga ražošanas cikls. Kā tas izskatās? Tā es bišķiņu pabīdīšu to maliņā. Ok. Kā tas izskatās? Pieņemsim, jūs ieliekat sarakstā 100 vārdus. 100 vārdus. No šiem 100 vārdiem jums izveidojas ar 80 kontakts. 40 jūs uzaicinat uz prezentācijas noskatīšanos šo te EON prezentāciju, ja? Tad 100 vārdu sarakstā 80 jūs uzrunājat, 40 jums piekrīt prezentācijai. Tātad matemātika stiprā puse visiem. 40 jums pateiks nē, ka viņi negrib skatīties prezentāciju no šiem te visiem vārdiem, kurus jūs esat uzrunājuši, ja? 40 piekritīs prezentācijai, no šiem 40 12 kļūs par jūsu partneriem. Sapratāt šo domu? Tad no 100 vārdiem ieliktiem sarakstā 80 piekritīs jūsu kontaktam atbildēs, 40 piekritīs prezentācijai, un tikai 12 no šiem 100 vārdiem būs jūsu partneri. Tātad 88 cilvēki principā jums pasaka nē. 12 ir jūsu aktīvi partneri. Matemātika atkal 12. Ja no katriem 100 cilvēkiem 12 jums pateiks jā, tad, ja jūs šī tik reizes iziesiet cauri šim te visam, jums būs 1200 partneru. Sapratāt to domu? Ja jūs šo aplīti iziesiet, cik mums sanāk 100 reizes, ja? Un no katriem jums būs 12 sponsori, jums būs 1200 partneri. Plus jūsu komanda darīs to pašu, jo jūs iemācīsiet savai komandai arī saviem cilvēkiem šo pirmo modeli un visus pārējos moduļus, un tā komanda veidojās. Un tā tas viss notiek uz priekšu. Ļoti vienkārši. Tāpēc vēlreiz jaunajiem ir īpaši, kad no 100 vārdiem tikai 12 jums būs aktīvi partneri. 88 reizes saņemsiet nē, un nekad nebaidieties saņemt šos nē. Kā veidot labu vārdu sarakstu? Šis vārdu saraksts tiek izveidots ar atmiņu, kā es minēju, ka jūs atceraties savu bērnību, jaunību, skolas, studiju, darba gadus un visu. Sarakstā iekļautie vārdi rada citus kontaktus. Ko tas nozīmē? Jūs iekļaujat savā sarakstā bērnības draudzeni, piemēram, Annu, un jūs pie reizes ieliekat Annas mammu, Annas brāli, Annas māsu, Annas omīti, krustmāti un tā tālāk. Visu, kas saistās ar šo vienu cilvēku, un plus tātad no viena cilvēka jums jau ir apmēram 5. Ieliekat Annas labāko draudzeni vēl klāt un vēl kādus draugus, kas saistās ar Annu, un tādā veidā veidojas šis te saraksts. Saraksts tiek veidots bez aizspriedumiem. Tas, ko es minēju, neizdomājiet neviena cilvēka vietā, vai viņam interesē šis biznes, vai viņam ir finanses, vai viņam nav finanses, un visādi citādi. Visus pēc kārtas liekat sarakstā. Sarakstam vajadzētu pat saturēt vairāk informācijas, kā piemēram, būs arī piemērs, kā paplašināt šo vārdu sarakstu, bet tā doma ir tāda, ka jūs uzrakstat, no kurienes jūs viņu zinat, vai tas ir bērnu dārzs, skola, studijas, pirmā darba vieta, otrā darba vieta, vai tā ir Annas māsa, Annas draudzene un tā tālāk. Jūs vienkārši papildinat vēl ar papildus informāciju, lai paši nenojuktu kaut kādā brīdī, kas tāda par Annu vai Annas draudzeni, ja? Jo vairāk informācijas mums ir, jo ātrāk iegūsim veiksmīgu kontaktu. Tātad jūs ielikāt Annu sarakstā, kas ir jūsu, pieņemsim, studiju biedrene, kur ar jums kopā studija, ar mani kopā studija, pieņemsim, zobārstniecības māsas, zobārstniecības koledžā.
Un es tātad šo te papildinu, tātad atceros, ka Annai tajā laikā patika tas. Viņai patika tas, es noskaidrošu, varbūt, kurā pilsētā viņa tagad dzīvo, noskaidro, kurā pilsētā Anna tagad dzīvo, ieraksti sarakstā, kurā pilsētā, jo kur būs Goldtribe tūris pasākums, un to Annu uzaicinās tieši uz to pilsētu. Saprotat to domu, jums jābūt ir pēc iespējas vairāk šai informācijai, lai vieglāk jums pēc tam būtu strādāt. Un šis te saraksts tiek sadalīts grupās un kategorijās. Ir siltie kontakti, ir karstie kontakti, augstie, ledus augstie, bet par to mēs runāsim nedaudz vēlāk. Kā tas apmēram izskatās? Un kategorijas vēl ir domāts par to, kāda veida tā tikšanās būs dzīvā, webināra tikšanās, Zooms, sazvanīšanās un tā tālāk. Šādi apmēram izskatās vārdu saraksts, kādu jūs varētu uztaisīt un veidot un visas šīs te, iekļaut šīs te lietas. Piemēram, Emīls Spūle, mans viens no pirmajiem kontaktiem. Kontakti tātad, ja jūs zinat precīzi viņu vietu, telefonu numuru, dzīvesvietas adresi un tā tālāk, varat rakstīt šeit pie kontaktu sadaļas. Es esmu ierakstījis vienkārši savukrasti. Attiecības, kur es ar viņu iepazinos. Uzrakstu to, kad Ogrē naktsklubā Hauza, ja? Profesija. Emīlam šobrīd jau šeit ir ierakstīts tīklu mārketinga speciālists. Bet, pieņemsim, tur varētu vēl rakstīt DJs, bērndārza, tur sporta skolotājs, peldēšanas skolotājs un tā tālāk. Visu, ko jūs zinat, principā par šo cilvēku. Viņa intereses, ja jūs esat noskaidrojuši, jo tas arī jums dos tātad to pamatu, kā virzīt šo sarunu, atrodot kopīgo jūsu interesēs, ja? Un kategorija, kā es minēju, tā ir dzīvā tikšanās vai tā kā tiešā metode kā ziņa, piemēram, zvans, visu pierakstiet, lai jūs atceraties, un noteikti arī ierakstiet tiem cilvēkiem, kuri jums pasaka nē, ka šobrīd neinteresē. Ideālā gadījumā noskaidrot, kāpēc neinteresē, un to ielikt arī šajā sarakstā, lai jūs zinat, ka pēc laika jūs ar viņu atkal varat sazināties. Un kontakta status, tātad aktīvs partneris, ieinteresēts, iesildīts, šobrīd neinteresē, vēlāk interesēs, un visu šādi te jūs vienkārši sadalat, lai pēc tam var strādāt ar šo sarakstu. Jo sākumā liekas, ka tas viss paliks galvā, bet nekas nepaliek galvā. Viss sajūg un liekas, es ar šo cilvēku runāju, ko mēs runājām, un meklēju sarakstu un nevar atrast to saraksti. Un ja jums ir šāds izvērsts vārdu saraksts, tad tas ir daudz, daudz vienkāršāk. Iesaku no sirds. Memory jogger, jeb šis te atmiņas veidošanas metode, kā veidot ar atmiņas palīdzību šo te vārdu. Ģenerē vidēji 500 plus vārdus šī metode, kalpo kā atgādinājums, piemēri, darba vieta, attiecību veidi, valstis, operātārs pakalpojumu sniedzējs un tā tālāk. Un kur jūs redzat labajā malā, ir piemēri, ka jūs liekat, pieņemsim, ģimenes memberus, ja biedrus, tētis, māte, krustmāte, krusttēvs, vecvecāki, bērni, brāļi, māsas, tantes, onkuļi un vispārējais radiem. Ja? Un no šī te pieņemsim iziet. Pieņemsim brāļi, māsas, viņu sievas, viņu ģimenes, visu liekat vienkārši sarakstā. Un katru šādi te vienkārši atvasiniet. Onkuļi, tantes, visa viņu ģimene saliekat sarakstā iekšā, salieciet viņu ģimenes un tā tālāk. Vienkārši rokaties, cik vien dziļi varat aizraksties. Saraksts, kas jums jau ir, pieņemsim jūsu adrešu, jeb telefonu grāmatiņa, online, Facebook, Instagram, TikToks, nereāli plaši. Un vēl kāds, ja pasaka, ka nevar izveidot sarakstu ar 100 vārdiem pēc šīs metodas, tad tas ir crazy, jo iedomājieties, cik šeit var salikt vārdus sarakstā. E-mail, īpasta adrešu saraksts. Ir minēts vēl brīvdienu kartiņu saraksts. Jā, labais kāzu ielūgumu saraksts, jo es precējos ar Emīlu pirms 10 gadiem, un mums var, pieņemsim, ar daudziem nav kontakts, bet darētu ar viņiem atdibināt kontakts, jo būs 10 gadu kāzu jubileju, pie reizes ieliksim viņus sarakstā. Ja? Un visu šādā veidā, izmantojot arī sociālie mēdīji, visi. Tālāk ir tuvie draugi, kaimiņi, ar ko tu kopā strādā, baznīcas biedri, ja kāds iet uz baznīcu, salieciet visus, visi hobiju biedriņi, zīmēšanas, dejošanas klases, futbolā un tā tālāk, sapratāt, vai ne? Šo te vienkārši atvērsiet, paskatīsieties, un pēc šī te strādājiet. Cilvēks, ar ko jūs spēlējat bowlingu, futbolu, golfu, tenisu, volejbolu, kārtis, jebko, vienkārši visus liekat iekšā šajā sarakstā.
Un tātad pirmais solis, kā jūs veidojat šo te vārdu sarakstu, ir centīties padarīt savu sarakstu pēc iespējas plašāku. Iekļaujiet visus, kurus varat iedomāties, kā es jau minēju, visus. Tāpēc arī rakstīts visus. Nav svarīgi, vai redzi viņos perspektīvu vai nē. Ikvienam jābūt šajā sarakstā. Ja viņam ir 98 gadi, ieraksti viņu sarakstā. Ja viņam ir 18 gadi, ieraksti viņu sarakstā. Nešķirojiet par to, vai viņš par jaunu, vai par vecu, par bagātu, par nabadzīgu. Nevienu nešķirojiet, vienkārši visus pēc kārtas. Atcerieties visu, katru uzņēmumu, katru vietu, visu, ko esat darījuši, visur, kur esat strādājuši, kur patstāvīgi iepērkaties, kaut ko pasūtat, ko apmeklējat. Sapratāt, ja? Visu. Man patīk šis te. Nē, nedari tā darba. Nu, nē, pazūdi. Kā es viņu tagad varu dabūt nost? Nē. Šito es vienmēr kaut ko uzspiežu, un es nevaru saprast, kā viņu dabūt nost. Un es būtu ļoti pateicīga, ja man kāds pateiktu, kā viņu dabūt nost. Es nebūšu tā palīdzējis, jo Jūs redzat viņu? jau Jūs redzat viņu, ja? Emīliņ? Tu te vēl esi? Labi, aizbrauksim uz otru lapu, bet viņš tur paliek. Padomājiet par saviem ģimenes locekļiem. Ne, viņš tur, es nesaprotu, kāpēc viņš tā dara un ko ar viņu vispār izdarīt, jo viņu nevar neko viņam vairs uzspiest virsū. Vienīgi droši vien izslēgt prezentāciju un ieslēgt pa jaunu. Labi. Padomājiet par saviem ģimenes locekļiem, kādas ir viņu pazīšanās varētu būt. Tātad, jā, par ģimenes locekļiem, par viņu kontaktiem atkal. Viņi strādā, pieņemsim, darba vietā, paprasiet viņiem kādus kontaktus, piemēram, un tā tālāk. Padomājiet par saviem draugiem, ar ko pazīstami ir viņi. Ja? Tātad arī šķetiniet visu ķēdīti uz priekšu. Pagaidām nedomājiet, kā es teicu, par to, ko darīsiet ar šo sarakstu. Par to mēs parunāsim nedaudz vēlāk. Pastāvīgi izveidojiet savu sarakstu. Tāpēc profesionāļi to sauc par aktīvo kandidātu sarakstu. Tam pastāvīgi ir jāpalielinās. Principā katru dienu jums ir jāpievieno, kā es arī iesaku, katru dienu vismaz 2-3 jaunus kontaktus jūs liekat iekšā sarakstā. Profesionāļi izvirza uzdevumu katru dienu pievienot vismaz, kā es teicu, 2 jaunus kontaktus. Ja? Uzlieciet arī sev šo mērķi, vismaz 2 jaunus kontaktus. Pievienot savam sarakstam, ieslēgt savu galvu, padomāt, kas ir tas, ko jūs nesen esat satikuši, un tādā garā, un visu laiku papildināt šo sarakstu. Ja jūs papildināsiet mēnesī, tātad 30 dienu mēnesī, katru dienu ar 2 vārdiem, jums jau ir 60 cilvēku plus sarakstā. Vienkārši pievienojiet to savam sarakstam. Jūs satiekat cilvēkus sociālos tīklos, pievienojiet savam sarakstam. Katrs, kas jums piesako, pievienojiet viņu savam sarakstam. Un, protams, pasakiet paldies par to, ka viņš ir piesakojis, un pajautājiet, kāpēc viņš jums ir piesakojis. Un tad strādājiet ar jauniem cilvēkiem un pievienojiet arī tos visus savam sarakstam. Ja? Mājas darbs. Jūsu mājas darbs. Kā jūs domājat, kāds ir jūsu mājas darbs? Īsnībā mēs diezgan ātri esam pabeiguši prezentāciju, un tagad jūs paņemat, lūdzu, visi savus pierakstus, kam par rokai ir sava jau esošā vārdu saraksta kladīte. Paņemiet viņu, lūdzu. Kam nav vārdu saraksts vēl joprojām? Tā, Inga, kur ir tavs vārdu saraksts, lūdzu? Kur ir tava kladīte? Ir, paldies. Es domāju, atnāk kā uz kino, sēž bez pieraksti. Neredzēju to kladīt. Tā, Aijai ir, Aija cītīgi visu pierakstījusi, jau startā redzēju malacīte. Es ieslēdzu, jā, tagad tās es gribu jūs visus redzēt. Kuri labprāt var ieslēgt kameras, ieslēdziet, jo man ļoti patīk, kad ir ieslēgtas kameras, jo tad es jūtos klāts. Jā, Gitiņ, par tevi arī nav nešaubu mazāko, ka tev ir viss par rokai. Jo Līgai arī, jā, malacīte, jo jūs varat pavērot, Sigitiņ, viss skaidrs, jā.
Jūs varat pavērot, pieņemsim, tie, kas aug arī mūsu komandas līderi. Viņi vienmēr visu pierakstīs, viņi vienmēr apmeklēs visus zūmus, viņi vienmēr atsauksies kādiem jautājumiem, aicinājumiem un visādi citādi. Un tur ir tas noslēpums tajā, ka tāpēc aug līderi, jo viņi visur piedalās, viņi visur uzsūc informāciju un viņi nu, tā kā ir klātesoši, jo ir tāds teiciens, tas nav ar šo tēmu saistīts, bet es viņu bieži droši vien atkārtošu, ir tāds teiciens, kad pasākumos dzimst līderi, un šie te zūmi arī ir tie paši pasākumi. Ne tikai klātienes kaut kāds tur eiro events vai kā citādi, bet katrs zūms, katrs komandas pasākums, katrs klātesoša tikšanās. Šie blitzdei, kas tagad katru dienu notiek, tas katrs ir pasākums, un katrs, kur piedalās šajos pasākumos, dzīves par līderi. Protams, ir skaidrs, ka tas ir dienas vidus, ka ne visi uz turieni tiek, bet tie, kas ir brīvi, tie welcome, tiek mīļi gaidīti, jo tas ir jūsu izaugsmē. Un tā tad, tagad tās būs darbiņš 10 minūtes. 10 minūšu laikā jums ir jāizveido vārdu saraksts. Cik nu kurš paspēs, ja? Bet slēdzat iekšā tātad savu atmiņu memoriju džogeru un ejiet atpakaļ tagad uz bērnu dārzu. Tagad 3 minūtes laika jums ir pievienot sarakstā bērnu dārza biedrus. Mēģiniet viņus tagad atcerēties, ar ko jūs mācījāties bērnu dārzā, pēc tam visticamāk arī 1. klasē. Es pat runāju, un tagad tās nevaru saprast, ko es par saku. Bet es arī rakstu. Es gribētu uzlikt mūziku, bet es nemāku uzlikt mūziku. Maybe it's not forever. Maybe life will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason why. We don't need no reason. Ja kādam ir jautājumi, tad droši arī var jautāt pavisam noteikti. Un ziniet, kas vēl var palīdzēt? Es tikko sapratu, ka es neatceros savus bērndārza biedrus tā uzreiz skaidro, bet ļoti labi tam var palīdzēt. Paņemiet albumu, paņemiet savu bildi kādu no bērndārza laikiem, kur viņi visi ļoti smuki sēdēs, un tagad es sāku runāt, un es jau viņus sāku atcerēties. Tā Madara, Ēriks. Čau, Zani, man liekas, tu tikko pieslēdzies, bet mēs esam beiguši apmācību daļu, un tagad tās mums ir praktiskā daļa, bet būs ieraksts, un droši varēs noskatīties ierakstu, un pēc tam izpildīt šo te mājas darbu. Inga negāja bērndārzā, Inga saka, tad atceries, ar ko tu spēlējies smilšu kastē. Kas bija tie tavi bērnības cilvēki, draugi, ar kuriem tu taisīji nepatikšanas? We're only human. Maybe we don't need no reason why. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on.
Jā, nu es domāju, tās minūtes mums dažas ir pagājušas. Es uzlikšu vēlreiz no prezentācijas, jēziņ, ko es tas izdarījusi, no prezentācijas šo te, kas jums būs labs palīgs, šo te sarakstu. Tagad tās nākamās 5 minūtes liekat, kāpēc tas darba atkal parādījās, nu piedodiet. Rekurs viņu, kas varēšu pabīdīt. Liekat tagad tās, ziniet, kuru sadaļu? Ielieciet tagad tās sarakstā, nu, piemēram, savas kā radiniekus, kas jums ir tantes un onkuļi. You will be king. No, nothing. We can be done. Just one day. Un pie reizes, kad liekat sarakstā tantes un onkuļus, ieliekat arī viņu bērnus. Tātad viņu bērnus arī atceraties, jo es vienkārši sāku rakstīt tantes un onkuļus, un man uzreiz sāk nākt visas māsītes un brālēni galvā, tā kā tos arī liekat tagad sarakstā. You can be. I drink all the time. There's no love. And you still seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweet treats I used to love. It was a getting wild. When put down the clothes to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Un kā jums klājās? Aizgāja, ja? Es pati sāku rakstīt, un man vienkārši aizgāja riktīgs. Man jau ir kaut kādi 30 cilvēki sarakstīti. Cik jums varat ieslēgt Paņēmu mikrofonu? bērnības albumu un sapratu, ka es nevēlu nesapratu, kas par cilvēkiem man tad bildes. Es neatceros ne vārdus, uzvārdus. Nu, redz, Bērndārza.
Tagad tev kaut kā caur kaut kādu šo te savu atmiņu džogeru ir jāsaprot, kas tie ir par cilvēkiem, jo es arī neatceros skolas un 40 bērnu es jau biedriem. esmu pierakstījis. Jā, bet cik? 40. Malacīta. Nu, redz, tas notiek tik vienkārši. Vienkārši šādi testi četinot no vienu uz otru, un tā jūs tālāk ejat nākošās klases, nomainījāt skolu, liekat nākošos klases biedrus, kursa biedrus, pēc tam visus, ko jūs savas mīlestības ielieciet, viņu sievas arī uzrunājat. Satiksieties kādā kopīgā pasākumā, iepazīsieties klātienē. Satiksiet savu mūžu mīlestību. Nu, piemēram, tas būtu diezgan interesanti, manuprāt. Ko Ivo saka, es nezinu. Nu tā, jūs saprotat, cik tas ir plaši, cik patiesībā jums apkārt ir nenormāli daudz cilvēku, kurus jūs varat uzrunāt. Jūs viņiem varat piedāvāt tātad kaut vai šo svētdienu ierasties uz šo te Valmieras Goldtribe klientu, Goldtribe komandas tūri, iespēju klientu dienu, sauciet, kā viņu gribat, jo šie klātienes pasākumi tiešām dod ļoti, ļoti daudz, un mēs tādus plānojam vairāk taisīt, ja būs, protams, komandas atbalsts, ja jūs visi slēgsieties klāt, aicināsiet cilvēkus, un tam visam būs tā atgriezeniskā saite un rezultāts, arī tie, kas ir Īrijā, arī tie, kas ir Anglijā un visur citur pasaulē, jūs nesot klāt, varat aicināt cilvēkus uz šo te pasākumu un iesaku arī no sirds to darīt, tāpēc, kad, kā jau es teicu, klātienē un pasākumos dzimst līderi un vienmēr liekat šo aiz auss un atcerieties, ka tā tas arī ir. Un arī paši, īpaši tie, kas ir jaunie partneri, nu paņemiet līdzi kādu ieinteresētu sev biedru un brauciet paši, iepazīt mūsu klātienē, iepazīt produktus, jo mums uz vietas ir apskatāmi, es nesaskaitīju gan, bet vairāk kā 50 produktu. Tātad jūs kā jaunais partneris, kurš neko īsti nesaprot arī no produktiem, atbrauksiet uz vietas, paklausīsieties vēlreiz prezentāciju, būs kāds jautājums, uzdosiet jautājumu, padzersiet mūsu garšīgo kafiju, pagaršosiet mūsu garšīgos cepumus, ko mēs vēl būsim sarūpējuši, bet galvenais, jā, tā sajūta, ko jūs dabūsiet tajā pasākumā, un jūs sajutīsiet to, ka jūs arī gribat tā darīt visu laiku ar savu komandu, jo tas tiešām ir maģiski, jo pirmās klientu dienas, kurās es biju, tas bija wow! Tas bija forši un tas iedzina. Un pirmais pasākums vispār bija Kick-Off Latvija, kuri nav dzirdējuši manu šo stāstu. Tas bija pasākums, kurā atvēra Latviju, kad bija pietiekoši daudz partneri aktīvi Latvijā. Un pie mums atbrauc ciemos Sandro Kazato, kas ir mūsu augstāk stāvošais mentors, Essence Tribe dibinātājs. Un viņš ar savu runu un visu to līderību, kas viņam bija līdzi, atbraukuši viņi pastāstīja vien dažas lietas, un es vienkārši klausos, un es dzirdu tos vārdus 2 gadu laikā, tas, un es sēžu, un man vienkārši tāds tingš, bet ja jau viņš varēja, tad taču es arī varēšu, jo sākotnēji man nebija doma šeit vispār taisīt biznesu, veidot komandu, vadīt otrdienas vakarā komandas zoomus, un ikdienā strādāt ar šīm komandām, veidot klientdienas, un tas vispār nebija mans plāns. Es varētu teikt, ka šis biznes ir aizgājis pilnīgi bez plāna. Tāds nebija sākuma plāns, bet man ļoti patīk. Un tas ir tikai tāpēc, ka es esmu bijusi gandrīz visos zoomos, esmu bijusi visos klātienes pasākumos, vienus izlaidus tikai, jo bijām ceļojumā, bet tas ir tas, ko es gribu jums nodot. Vienkārši esiet pēc savām iespējām, atbrīvojiet, uzlieciet to kā prioritāti un dodieties uz šiem pasākumiem. Arī tad, ja jums ir bail, ka jūs tur nevienu nezināsiet, arī tad, kad jums ir bail kaut kur vispār doties ārpus mājas, izdariet to vienu reizi un jūs sapratīsiet, cik tas ir liels āķis jūsu lūpā un ka vajag. Un ja jūs vēl paņemsiet līdzi to cilvēku kādu, vienkārši kādai draudzenei, draugam piedāvājiet, atbrauc ar mani uz šo dienu, vienkārši paklausīties, tev nekas nebūs jāreģistrējās, viņš 100 punktu atradīs kādu aromātu, ko gribēs no jums pasūtīt, kādu produktu, ko gribēs no jums pasūtīt. Jo svarīgi arī atcerēties to, ka visi šie partneri, kurus jūs būsiet uzaicinājuši, jums pēc tam ar viņiem ir jāsazinās, vai viņi sazināsies ar jums, un tas būs jūsu komandas partneris. Jo mūsu ar Emīlu šī te doma, lai nemulsinātu nevienu, ka mēs tagad vadīsim vai ne, un tad visus savāksim sev vai kā citādi, nē. Tā nav mūsu interese. Mūsu interese ir palīdzēt mūsu komandas cilvēkiem augt, veidot šeit savu biznesu, veidot savas komandas un iet uz priekšu. Es gribu, lai jūs sajūtat arī to biznesa burvību, ko šajā Čogan kompānijā var dabūt. Un līdz ar to mēs novadīsim prezentāciju, mēs visu izstāstīsim, atbildēsim uz visiem jautājumiem. Nu visu, bet tie cilvēki būs jūsu cilvēki. Jūs viņus reģistrēsiet savā komandā. Tāpat mēs noskaidrosim, ja arī kāds nāks, pieņemsim pie mums un teiks, ka grib reģistrēties, mēs jautāsim, kurš tevi ir uzaicinājis. Vai arī visticamāk tiks izveidot šis vārdu saraksts uz katru pasākumu.
ja jūs arī paši nebūsiet klātienē, šis ir atnācis, rekur no, pieņemsim, Ingas cilvēks. Šis ir tas cilvēks, šis ir tas cilvēks, un pēc tam vienkārši būs ar viņiem jāsazinās visiem. Uz visiem. Agnese grib Jelgavā klientu dienu. Nu, lūdzu, Agnese, izdomā datumu, vietu un visu, un braucam, daram. Mēs esam tikai par, tāpēc, ka mēs gribam, kā es teicu, gribam to atgriezenisko saiti, un mēs aizbrauksim uz turieni, kur jūs gribat, lai mēs aizbraucam, bet ar vienu norunu, ka jūs palīdzēsiet dabūt cilvēkus uz šo klientu dienu, un tas arī ir viss. Jo Valmiera, kur Agita mums ir no Valmieras, vēl ir partneri, kas no Valmieras, kas ļoti gribēja šo klientu dienu Valmierā. Nu tad aiziet. Agitai tur principā ir jābūt puszālē ar Agitas cilvēkiem. Viņa cītīgi pie tā visticamāk arī strādā. Manas meitenes arī, tikai es viņu sadalītu godīgi, lai katru izbaudu to sajūtu. Galvenais, lai viņas izbaudu būtu. Tīpaši pirmie klienti, partneri. Mēs zinām, kāds ir. Agita meklē, to zini kā teikt, es meklēju, bet man svarīgi, lai viņas izbaudu. Es meklēju partneris. Pieņemsim Gulbenē. Partneris pat aiznu meklēju. Mums ir ļoti laba pieredze ar Gulbeni, kur Daiga pirmajā klientu dienā savāca 50 cilvēku pilnu zāli. Tas bija pāris dienu laikā, principā. Un tagad mums tikko bija šī klientu diena, bija ap 20 cilvēkiem laikam, bet tie visi bija ļoti silti, karsti kontakti, kuriem vienkārši šobrīd ir jārezultējās ļoti labā Daigas komandas izaugsmes virzienā. Tāpēc, ka tiešām cilvēki arī, kuri bija skeptiski un kuri kā klienti, viņi sāk skatīties jau partneru virzienā. Bija, kas bija jau otro reizi, viņi tā arī uzrakstīja, kad iespējams pat partneris būs vienu dienu. Jā, jo cilvēki vēl pārbauda, kā tad mums ies, kā tad jums ies, jūs esat iesaistījušies, nu, ko jūs darīsiet, kā pēc mēneša, vai tu te vēl būsi, vai tu jau būsi aizgājis. Saprotat, cilvēki vēro, un viņi visticamāk gaida jūsu neveiksmi, viņi gaida, kad jums neizdosies, viņi gaida, kad jūs pateiksiet, te nekas nestrādā, bet ja jūs iesiet uz priekšu un visu to attīstīsiet un darīsiet un stāstīsiet par to, kā jums patiesību, kā jums šeit iet un kā jūs šeit darbojaties, tad tas viss arī notiks. Tāpatās par produktiem, kas patīk, pastāstiet, kas nepatīk, pastāstiet. Jo cilvēkam vajag godīgu atsauksmi. Man arī ir produkti, kas man nepatīk, un es viņus neizvēlos lietot, bet es viņiem arī sakotājiem pasaku, tas nav mans produkts, man viņš nepatika. Bet reku man patīk šie un šie produkti. Cik cilvēku, tik viedokļu. Kas vienam labs, tas otram slikts un otrādāk, vai ne? Tāpēc par to runājiet, jo viņiem patīk jūsu godīgās atsauksmes un vispār jādzīvo godīgi. Un nevienam nevajag stāstīt pasakas. Stāstiet, kā ir. Kas grib nākt biznesā, saka, jā, būs jāstrādā, būs jāveido vārdu saraksts, lai tiktu uz priekšu un tā tālāk. Nu tā. Vai ir kādi jautājumi? Jūs jau sapratāt, kas jums ir jādara. Šis saraksts, ko jūs tikko izveidojāt, ir jāpapildina vismaz vēl ar 100 kontaktiem un katru dienu vēl +2, +2, +2 un īsāk sakot, visu laiku viņš ir jāpapildina, lai viņš aug un aug un aug. Nākošajā reizē mēs tiekamies ar otro moduli. Otrais modulis ir par to, ko darīt ar vārdu sarakstu, kā uzrunāt cilvēkus, kas ir iekļauti šajā vārdu sarakstā. Jo tur ir svarīgi, kā es sākumā šodien teicu, kad nevajag bliest uzreiz, čau, mani sauc Lita, esmu uzsākusi jaunu biznesu Itāļu kompānijā Čogan, vai tu gribētu iepazīties ar produktiem un tā tālāk. To dara visi. Bet tie, kas mācās moduļus un kas kļūst par profesionāļiem, viņi tā nedara. Un līdz ar to ir labāki rezultāti. Un tas, ko mēs daram, kā es teicu, katru dienu blitzdejā, 2:00 šonedēļ viņas ir, mēs sākumā pārunājam, kā labāk uzrakstīt to uzaicinājumu, jo tur ir pāris zelta frāzes, kas vienkārši var to cilvēku, ok, labi, nākšu. Nu, tā kā papildināt, vai ne, ar to, lai būtu pozitīvs tas rezultāts. Nevis, nē, man neinteresē, bet kā turpināt arī šo sarunu un kā novest šo partneri vai nu līdz klienta statusam, vai nu līdz partnera statusam. Tas būs otrajā modulī. Un jā, kādi jautājumi? 17 komentāri čatā. Jāpaskatās ātri. Tā. Nesanāca tas. Jā, Zana, paldies. Jā, Zana noskatīsies ierakstu. Zana ir mūsu tikko svaigais jaunais partneris, kurš jau lec pirmajā zūmā. Ko rakstīt, ja bērndārzā negāju un līdz 5 gadiem augu viena lauku mājā, kur draudzene dzīvoja 3 km attālumā vienīgā? Uzraksti savu draudzeni, viņas ģimeni, viņas radus, viņas radiniekus, balsītas, brālēns, visu, kas saistīts ar draudzeni, un tad sāc ar skolas 1. klasi, jā.
Bet jāraksta visi, arī tie, kuri jau pērk visu. Jā, Agnese, visus savus klientus arī lietas sarakstā un paplašinot šo sarakstu pēc tam, raksti, ka tas ir klients, uzraksti, pieņemsim, kas ir tas pa klientu, ko viņš izvēlās, jo vienu dienu viņš var tapt arī par tavu partneri. Ja, jo no saraksta arī nav tā, ka jums tie visi būs partneri. Tie būs daļa, ļoti liela daļa būs tikai klienti, un viņi arī paliks kā klienti, jo viņiem nebūs interesanta šī biznesa daļa. Jā, Daiga, tev tad būs jānoskatās ieraksts, jo es nepaspēju atbildēt uz tavu jautājumu, ko tu uzdevi pirms 10 minūtēm. Tā, klientu dienu Jelgavā grib. Sintija piekrīt, Sigita saka būs. Sigita saka, ka būs, tad būs. Lietuvā klientu dienu. Mēs ar Emīlu tieši par šo runājām, kad braucām no Gulbenes mājās, tagad tā enerģija un jauda un viss ir par Lietuvu, jo Lietuvā vienreiz jau bija klientu diena, nevisai veiksmīga, uz šo klientu dienu ieradās 5 cilvēki, laikam. Tas bija ļoti bēdīgi. Lielākā daļa bija partneri. Bet man liekas, ka viens aktīvs partneris atnāca, bet stāsts par to, ka mēs bijām noīrējuši ļoti dārgas telpas. Zin kā tajā maksimālismā sākuma, iesim, brauksim, visiem taču interesē, visiem vajag ļoti dārgas uzkodas. Pirmkārt, ceļš, viesnīca, video, foto, tas bija nenormāli dārgi, teikšu godīgi. Un 5 cilvēki atnāca. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, kad neiesaistījās absolūti neviens tajā, lai uzaicinātu kādu Lietuvas cilvēku uz šo klientu dienu. Mūsu Lietuvas partnerē arī aicināja, bet viņai tur beigās noleca, man liekas, 7 cilvēki, jo tad neviens īsti par to čoganu neko nezināja, nedzirdēja. Tas bija pirms gada vairāk, mēs paši neko īsti nesapratām īsti, mums vienkārši vajadzēja braukt. Un tagad tās, ņemot vērā šo mūsu gada pieredzi, vairāk kā gada pieredzi, ir pilnīgi cits feelings, ir pilnīgi cita sajūta, kā mēs spējam runāt ar cilvēkiem un kā mēs spējam nodot viņiem šo informāciju. Un katram ir jānonāk līdz šim brīdim, kad jūs vienkārši runājat pārliecināti un stāstat savu reālo pieredzi. Nu tā. Varbūt vēl kāds jautājums? Nav, es rakstu vārdu sarakstu. Kurā brīdī sāk rakstīt vārdus tabulā, aprakstot visu, kur iepazinos kontakts un tā tālāk. Teorētiski tagad, uzreiz, tu jau vari to tabuliņu izveidot arī pa savam, ņemot piemēru no prezentācijas, un visus tos, ko tu sarakstīji šobrīd uz savas lapas, tu viņus vienkārši pārakstīji tabulā jau paplašināti. Ja tev kāda aile paliek tukša, ka tu nezini kaut ko par to cilvēku, tev ir visas iespējas uzzināt, piemēram. Un ziniet, kā man liekas smieklīgs būtu tāda situācija, ka jūs teiktu, tā, es tagad esmu, pieņemsim, sākusi darbību šajā kompānijā, un es mācos, kā būt par tīklu mārketingu profesionāli, un, zini, es esmu iekļāvis tevi sarakstā, bet man ir palikušas pāris ailītes tukšas. Pastāsti, kāda ir tavi hobiji, piemēram? Iedomājieties šādu uzrakstot cilvēkam ar šādu te. Ja man tā kāds uzrakstītu, man būtu reāli interesanti, tad es prasīju, kas es pa sarakstu? Es tur ierakstīju sarakstā, iespējams, kādreiz es tev piedāvāšu biznesu vai produktu, bet vienkārši šobrīd man vajag aizpildīt savu sarakstu. Iedomājieties? Man liekas, ka patiktu cilvēkiem, jo tas, ko es gribu nodot, esiet maksimāli jūs, esiet maksimāli vienkārši, ideāli, ja jūs uzfilmējat video vai balsziņu, un tas cilvēks mazums jūs šādi te pateiksiet, es aizpildīšu tikai tabuliņu, man interesē tas, un viņš beigās pateiks, davai stāsti, kas tev tur ir, es arī gribu tādu sarakstu izveidot. Tas viss var būt mierīgi, tāpēc vienkārši jānoriskē. Es ar tā noteikti es tā izdarīšu. Es vairāk kārt visu kaut ko. Es arī tāpat dzīvot mani avantūrā, jā. Jā, tāpēc, kad es esmu visu kaut ko rakstījusi tādu interesantu, iemetot cilvēkam āķi, tā kā aizsūtot arī kaut kādu uzaicinājumu tekstu, un tad uzrakstot beigās postskritumu, ja tev tas šobrīd neinteresē, iesaka man lūdzu cilvēku, kurš gribētu papildus nopelnīt un attīstīties un pašizaugsmi veicināt un bla, bla, bla. Un tad viņš man, protams, ka neiesaka nevienu citu, bet viņš pats ieinteresējās, kur tad es varu pašizaugsmi veicināt un papildus nopelnīt. Ja? Tā kā netieši uzaicinājums. Un tas, ja tev neinteresē vai šobrīd nav aktuāli, tad iesaka vienkārši kādu citu ļoti labi strādā. Bet par to mēs runāsim otrajā modulī. Bet tagad, jā, vārdu sarakstu veidojot, jūs varat apzvanīt savus kontaktus un tā arī pastāstīt. Es te tagad to un to, pastāsti man to un to. Tas būtu interesanti, jo mēs visi esam cilvēki, un jo patiesāk mēs esam, jo foršāk tas viss būs. Jā, tā kā es ceru, ka es atbildēju uz jautājumu, un Agita raksta jānoriskē. Jā. Super, mīļie. Tā, otrdienas vakars, pulkstens ir bez 3 minūtēm 8, mēs neesam pārgāpuši robežu 8. vēl, ja nav vairs nekādi jautājumi, tad es jums teikšu šovakar paldies.
Un rīt, 2:00 ir Blitzdēja atkal, kurā aktīvi meklēja Valmieras partners. Protams, ja jūs netiekat uz šiem diviem, dariet jau to šovakar, rakstiet, meklējiet cilvēkus uz Valmieras, Goldtraipa tūri un arī paši dodaties uz šo pasākumu, ņemot līdzi kādu vienu cilvēku. Šovakar es arī izveidošu grupu tieši organizatoriem, kur mēs apspriedīsim kādus šos te organizatoriskos jautājumus. Un tāpat tās izveidosim atsevišķu arī grupu jau visiem nācējiem, lai mēs apmēram zinām, kas nāk, cik apmēram cilvēki, ja, tā kā sekojiet līdzi un tad pievienojas, kurš kur pievienojās. Un ļoti, ļoti cerams, ka tas viss izdosies tā, kā mēs to esam ieplānojuši. Vienmēr izdodās, tāpēc lai top. Paldies! Agnes man personīgi uzrakstīja. Paldies, Agnesītes, ķeršos klāt nedaudz vēlāk čatiem un visiem atbildēšu. Paldies, papildinājumu. Super. Ieslēdzat kameras, kurš grib. Uzfilmēsim. Mazu video atskatiņu. Tā, Inese, Žanna, Kristīne, Samanta, Gundaga, Inga, Elvita, Agnese, Dita. Čau, Olga. Visforši? Paldies, man ļoti aktuāli pašai ir 2. modulis. Skatīsimies, varbūt mēs pat varam negaidīt otrdienu, un 2. modulu varbūt mēs pat varam novadīt, jāpaskatās piekdienu varbūt. Visāk sakot, jāskatās, kādi mums tie plāni, jo man arī, protams, gribētos viņus tā intensīvāk, lai viņi iet uz priekšu, nevis mēs te mēneša garumā izplūstam. Tā, filmējos. Priecīgi. Sigita. Sigita vienmēr man neskapēc rādās šeit pirmā. Nezinu, kāpēc, bet vienmēr tu esi pirmā. Jo es pirmā pārdos. Labi, šoreiz bija jāgriekšā. Domā, jā? Varbūt arī. Jā, Aija pieslēdzās 4. tad tā varētu būt. Un ja pēc tam pieslēdzās Aleksandra, tad tā varētu būt. Un tad Inga, tad Žanna. Varbūt, tad tā varētu būt. Šoreiz man arī. Tagad nākamreiz skatīsimies, kur būs pirmā Sigita vai Agita. Čau. Lai jums ir foršs vakars. Es apturēšu, varbūt. Sen jau man bija.